15 dīvainākās profesijas pasaulē. Sveiki visiem! Vai jūs zinājāt, ka ir cilvēki, kuriem maksā par gulēšanu, apskaušanu un siera klausīšanos? Ja nē, palieciet ar mums! Šodien runāsim par 15 visneparastākajām profesijām pasaulē. Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu. Ar jums kopā ir Sofija Un Andris. Un pēc šīs epizodes jūsu darbs var likties vai nu pārāk mierīgs, vai pārāk garlaicīgs. Sāksim ar ko iespaidīgu. Pirmā profesija – profesionāls gulētājs. Viss, kas tev jādara šajā darbā, jāguļ. Šādus cilvēkus pieņem darbā mēbeļu un matraču ražotāji, lai saprastu, vai uz viņu produktiem ir ērti gulēt. Pagaidi, tas ir ideāls darbs. Es jau gribu tur strādāt. Otrā – parmezāna klausītājs. Vai, kā to skaisti sauc, fumelier. Cilvēks ar mazu sudraba āmuriņu sit pa sieru un klausās skaņu. Tagad es uz sieru skatīšos pavisam citādi. Šis parmezāns skan pārliecinoši. Ar nogatavinājuma notīm. Ja pirmās profesijas vēl var izskaidrot, tad tālāk sākas īsts trakums. Trešā – pasažieru stūmējs Japānā. Ošija. Jā. Šī profesija radās jau pagājušajā gadsimtā pārpildīta transporta dēļ lielās pilsētās. Cilvēki burtiski palīdz tev iespiesties metro vagonā. Tas ir brīdis, kad vairs nezini, kur beidzies tu un sākas kaimiņš. Bet durvis aizvērās. Misija izpildīta. Ceturtā – laimes menedžeris. Cilvēks, kurš rūpējas, lai darbinieki būtu apmierināti. Tātad, ja tev ir skumji, tas jau kļūst par darba problēmu. Jā, un kādam tas ir jāatrisina. Man tādu menedžeri vajag mājās. Turpinām tālāk. 5. Ētiskais hakeris. Izklausās kā filmas varonis. Viņš uzlauž sistēmas, bet ar atļauju. Pārbauda uzņēmumu un banku drošības vājās vietas. Es jūs uzlauzu. Un pēc tam nosūta atskaiti. Ļoti pieklājīgi. 6. Neapdzīvotas salas sargs. Tas jau izklausās kā atvaļinājums, par kuru vēl maksā. Līdz brīdim, kad saproti, ka esi tur viens. Pilnīgi viens. Toties nav sastrēgumu.
Un neviens neprasa, vai paēdi, kā tev iet? Nu, ja nu vienīgi tu pats sev. Tagad profesijas, pēc kurām jūs noteikti jautāsiet, kurš to izdomāja? 7. Dzīvnieku barības degustētājs. Jā, tā ir īsta profesija. Es pat negribu zināt detaļas. Un arī nevajag. Paldies! 8. Čūsku ķērājs. Darbs ir bīstams, bet savā veidā interesants. Es nepiedalos. Bez diskusijām. Bez. Labi. 9. 9. Cilvēks, kurš izdomā krāsu nosaukumus. O, tas ir skaisti! Jā, nevis vienkārši pelēks, bet rīta migla virs Baltijas jūras. Es pirktu. Pat ja tas ir vienkārši pelēks, Izklausās lieliski. bet kā tev patīk šis nosaukums? Saulriets virs Rīgas jūlijā. Tev ļoti labi sanāk. Paldies! 10. Video spēļu testētājs. Tas tiešām ir sapņu darbs. Līdz brīdim, kad saproti, ka tev jāmeklē kļūdas, nevis vienkārši jāspēlē. Tātad tu iekrīti vienā un tajā pašā bedrē 50 reizes. Un visu pieraksti. Romantika. 11. Profesionāls apskāvējs. Jā, cilvēki maksā, lai viņus apskauj. Izklausās jauki, bet mazliet neveikli. Tur viss notiek pēc noteikumiem. Nekādas improvizācijas. Tātad pat apskauties vajag pēc instrukcijas. 12. profesija. Dezodorantu smaržotājs. Es jau noguru. Šie cilvēki pārbauda, cik labi produkts darbojas. Iedomājos darba interviju. Kādas ir jūsu stiprās puses? Jutīgs deguns un stipra psihe. Un iespējams bezbailība. Pēdējais bloks. Tagad viss nopietni. 13. Profesionāls ūdens degustētājs. Pagaidi, ūdens var būt atšķirīgs? Ļoti. Un šie cilvēki to atšķir pēc garšas, smaržas un sastāva. Es labākajā gadījumā atšķiru ar gāzi un bez gāzes. Tas jau ir labs sākums karjerai. 14.
14. Cilvēks, kurš pārbauda mēbeļu izturību, lēkājot. Tātad tu oficiāli lēkā pa dīvānu? Jā, Bērnības sapnis. ar algu. Beidzot profesija, kurā man ir pieredze. Un visbeidzot, 15. 15. Klausītājs vientuļiem cilvēkiem. Tas jau ir ļoti nopietni. Jā, cilvēki maksā, lai viņus vienkārši uzklausa. Un tā laikam ir viena no svarīgākajām profesijām šajā sarakstā. Piekrītu. Zini, pēc visa šī es sapratu vienu lietu. Kādu? Pasaule ir daudz interesantāka nekā šķiet. Un tajā ir vieta visnegaidītākajiem talantiem. Pat ja tu vienkārši māki klausīties sieru. Vai izdomāt nosaukumus pelēkai krāsai. Talēks ar raksturu. Es pirktu. Draugi, uzrakstiet mums, kuru no šīm profesijām jūs gribētu izmēģināt. Un kuru noteikti nē. Ja jums šķiet, ka vēl neesat atraduši savu profesiju, Iespējams, tā vienkārši izklausās mazliet neparasti. vai arī jūs vēl neesat mēģinājuši profesionāli lēkāt pa dīvāniem. Ar jums bija Sofija Un Andris. uz tikšanos nākamajā epizodē. Piecpadsmit dīvainākās profesijas pasaulē. Sveiki visiem! Vai jūs zinājāt, ka ir cilvēki, kuriem maksā par gulēšanu, apskaušanu un siera klausīšanos? Ja nē, palieciet ar mums. Šodien runāsim par 15 visneparastākajām profesijām pasaulē. Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu. Ar jums kopā ir Sofija Un Andris. Un pēc šīs epizodes jūsu darbs var likties vai nu pārāk mierīgs, vai pārāk garlaicīgs. Sāksim ar ko iespaidīgu. Pirmā profesija – profesionāls gulētājs. Viss, kas tev jādara šajā darbā, jāguļ. Šādus cilvēkus pieņem darbā mēbeļu un matraču ražotāji, lai saprastu, vai uz viņu produktiem ir ērti gulēt. Pagaidi, tas ir ideāls darbs. Es jau gribu tur strādāt. Otrā – parmezāna klausītājs. Vai, kā to skaisti sauc, fumelier. Cilvēks ar mazu sudraba āmuriņu sit pa sieru un klausās skaņu. Tagad es uz sieru skatīšos pavisam citādi. Šīs parmezāns skan pārliecinoši. Ar nogatavinājumu notīm.
Ja pirmās profesijas vēl var izskaidrot, tad tālāk sākas īsts trakums. Trešā – pasažieru stūmējs Japānā. Ošija. Jā. Šī profesija radās jau pagājušajā gadsimtā pārpildīta transporta dēļ lielās pilsētās. Cilvēki burtiski palīdz tev iespiesties metro vagonā. Tas ir brīdis, kad vairs nezini, kur beidzies tu un sākas kaimiņš. Bet durvis aizvērās. Misija izpildīta. Ceturtā – laimes menedžeris. Cilvēks, kurš rūpējas, lai darbinieki būtu apmierināti. Tātad, ja tev ir skumji, tas jau kļūst par darba problēmu. Jā, un kādam tas ir jāatrisina. Man tādu menedžeri vajag mājās. Turpinām tālāk. 5. Ētiskais hakeris. Izklausās kā filmas varonis. Viņš uzlauž sistēmas, bet ar atļauju. Pārbauda uzņēmumu un banku drošības vājās vietas. Es jūs uzlauzu. Un pēc tam nosūta atskaiti. Ļoti pieklājīgi. 6. Neapdzīvotas salas sargs. Tas jau izklausās kā atvaļinājums, par kuru vēl maksā. Līdz brīdim, kad saproti, ka esi tur viens. Pilnīgi viens. Toties nav sastrēgumu. Un neviens neprasa, vai paēdi, kā tev iet? Ja nu vienīgi tu pats sev. Tagad profesijas, pēc kurām jūs noteikti jautāsiet, kurš to izdomāja? 7. Dzīvnieku barības degustētājs. Jā, tā ir īsta profesija. Es pat negribu zināt detaļas. Un arī nevajag. Paldies! 8. Čūsku ķērājs. Darbs ir bīstams, bet savā veidā interesants. Es nepiedalos. Bez diskusijām. Bez. Labi. 9. 9. Cilvēks, kurš izdomā krāsu nosaukumus. Tas ir skaisti. Jā, nevis vienkārši pelēks, bet rīta migla virs Baltijas jūras. Es pirktu. Pat ja tas ir vienkārši pelēks? Izklausās lieliski. Bet kā tev patīk šis nosaukums? Saulriets virs Rīgas jūlijā. Tev ļoti labi sanāk. Paldies! 10.
video spēļu testētājs. Tas tiešām ir sapņu darbs. Līdz brīdim, kad saproti, ka tev jāmeklē kļūdas, nevis vienkārši jāspēlē. Tātad tu iekrīti vienā un tajā pašā bedrē 50 reizes. Un visu pieraksti. Romantika. 11. Profesionāls apskāvējs. Jā, cilvēki maksā, lai viņus apskauj. Izklausās jauki, bet mazliet neveikli. Tur viss notiek pēc noteikumiem. Nekādas improvizācijas. Tātad pat apskauties vajag pēc instrukcijas. 12. profesija. Dezodorantu smaržotājs. Es jau noguru. Šie cilvēki pārbauda, cik labi produkts darbojas. Iedomājos darba interviju. Kādas ir jūsu stiprās puses? Jutīgs deguns un stipra psihe. Un iespējams bezbailība. Pēdējais bloks. Tagad viss nopietni. 13. Profesionāls ūdens degustētājs. Pagaidi, ūdens var būt atšķirīgs? Ļoti. Un šie cilvēki to atšķir pēc garšas, smaržas un sastāva. Es labākajā gadījumā atšķiru ar gāzi un bez gāzes. Tas jau ir labs sākums karjerai. 14. 14. Cilvēks, kurš pārbauda mēbeļu izturību, lēkājot. Tātad tu oficiāli lēkā pa dīvānu? Jā, Bērnības sapnis. ar algu. Beidzot profesija, kurā man ir pieredze. Un visbeidzot, 15. 15. Klausītājs vientuļiem cilvēkiem. Tas jau ir ļoti nopietni. Jā, cilvēki maksā, lai viņus vienkārši uzklausa. Un tā laikam ir viena no svarīgākajām profesijām šajā sarakstā. Piekrītu. Zini, pēc visa šī es sapratu vienu lietu. Kādu? Pasaule ir daudz interesantāka nekā šķiet. Un tajā ir vieta visnegaidītākajiem talantiem. Pat ja tu vienkārši māki klausīties sieru. Vai izdomāt nosaukumus pelēkai krāsai. Talēks ar raksturu. Es pirktu. Draugi, uzrakstiet mums, kuru no šīm profesijām jūs gribētu izmēģināt. Un kuru noteikti nē.
Ja jums šķiet, ka vēl neesat atraduši savu profesiju, Iespējams, tā vienkārši izklausās mazliet neparasti. vai arī jūs vēl neesat mēģinājuši profesionāli lēkāt pa dīvāniem, Ar jums bija Sofija un Andris. uz tikšanos nākamajā epizodē.